Sākoties turisma sezonai Saukrastos notika 3. Latvijas turisma informācijas tirgus, kurā 30 turisma informācijas centri un kupls pulks amatnieku un mājražotāji rādīja savu plašo piedāvājumu klāstu brīvdienu vai atvaļinājumu pavadīšanai. Kā paskatos, mājās paši savāca, pēc tam pašķirojam, paskatāmies, kā ar nedēļas nogalēm kaut kur aizbraucam parasti. Pārsvarā ar auto, kur var izbraukt. Bet ir kaut kādi lielie pasākumi, kaut kādi festivāli, ja tās ir... Pārsvarā pagaidām ir tādi, kad ir kaut kādi svētki. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, pagājušā gadā Latviju apmeklējuši 6,8 miljoni ārvalstu ieceļotāju, kas ir par 9,5% vairāk kā gadu iepriekš. Vairāk atpūtnieku bijis arī reģionos. Īstenībā pagājušais gads bija ļoti intensīvs, mums bija ļoti daudz turistu, bija arī ārzemnieki no kaimiņu novadiem, no Baltkrievijas. Mēs jau cenšamies arī saviem turismu uzņēmējiem, ka principā katru gadu kaut ko ir jāatjauno savu piedāvājumu, jo ja viņš vienreiz atbrauc iepatikās, viņš var ieteikt, mēģinam arī attīstīties, jau nestāvēt uz vietas. Vēl joprojām populārs ir gastronomijas turisms, ko piedāvā dažādas, piemēram, maizes māju vai līdzīgas gastronomiskās iespējas, bet arvien populārāk kļūst tomēr dabas turisms, dabas takas un iespējas, kā pavadīt laiku svaigā gaisā. Arī Saukrastu novads var lepoties, ka aizvadītajā sezonā turisma informācijas centru apmeklējuši vismaz 1500 apmeklētāju vairāk kā gadu iepriekš. Saukrastu pievilkšanas spēks esot jūra un kultūras pasākumi, bet pēdējā laikā nelielo kurortu pilsētu aizvien biežāk apmeklē arī aktīvās atpūtas cienītāji. Mums ir ļoti daudz, tagad jau pagājušo gadu iezīmējās tāda tendence, kad ir aktīvās atpūtas cienītāji vairāk, kas grib izbraukt ar divriteņiem, kas grib doties pārgājienos, kas, protams, arī labprāt izmanto mūsu supu dēļ nomu, kam interesē atpūsties aktīvi. Pieauc arī to ģimeņu skaits, kas tieši ģimenes ar bērniem meklē atpūtas iespējas, un Saukrasts tādā ziņā ir ļoti laba atpūtas vieta, jo kopš mums ir lielais Via Baltica apveda ceļš, pilsēta ir klusāka un pievilcīgāka arī ģimenēm ar bērniem. Jau tradicionāli turisma sezonā saukrastieši ieripoja ar velosipēdiem, kas jau izsens ir viens no populārākajiem pārvietošanās veidiem gan vietējiem, gan arī pilsētas viesiem. Atklājot jauno sezonu, pludmalē uzstādīts arī jauns vides objekts Stelnieka Ritvera kalniņa no Latvijas laukakmens izveidotais jūras puika. Mēs esam sev paši likuši priekšā tādu uzstādījumu, ka vismaz reizi 2 gados kāds mākslas objekts Saukstos ir jāuzstāda. Un tika izvēlēts šis. Manuprāt, ļoti interesants, un tas attēlo vairākas lietas. Viena no tām ir viss tas, kas ir mūsu Saukrastos, tās ir sajūtas, kad bērns ir ieraudzījis jūru, sauli, vēju, viļņus, viņš saplūst kopā ar dabu, ar visu dzīvo, kas ir, tā skaitā ar zivīm, un jau ir šajā jūrā iekšā. Uzlabojumi šogad gaidāmi arī kāpu zonā, kur tiks uzstādīts jauns koka laipas, soli un šūpuļtīkli. Saukrastu pludmales labiekārtošanā šogad plānots ieguldīt 20 000 eiro.